Tuvojas jaunais mācību gads, un vecāki pakāpeniski sāk iegādāties saviem bērniem visu skolas gaitām nepieciešamo – apģērbu, apavus, mācību grāmatas un kancelēs preces. Liepainieki lēš, ka šogad viena skolēna sagatavošanai skolā nāksies tērēt vairākus 100 eiro. Atsevišķām pilsētas iedzīvotāju, trūcīgajām, daudzbērnu un vēl citu kategoriju ģimenēm nelielu palīdzību sniedz pašvaldība, par katru skolēnu izmaksājot 20 eiro. Savukārt visas tās ģimenes, kurās aug pirmklasnieki, saņems 30 eiro pabalstu. Akcijas skolas summa neko neatšķirās, kā visas iepriekšējos gadus. Kategorijas ir tās pašas cilvēku kategorijas, kuras var saņemt šo pabalstu, un naudas apjoms ir tāds pats. Akcijas skolas summu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, ģimenes, kurās aug bērns invalīds, aizbildnībā esošs bērns, Černobiļu avārijas likvidācijas seku ģimenēs, kurās aug skolnieks. Ģimenes, kurām ir noteikts trūcīgs ģimenes status laika periodā no 1. jūlija līdz 30. septembrim. Un tad ir ģimenes, kuras ir sociālā darba daļas redzeslokā un aktīvi iesaistās līdzdalības pasākumos, tās arī, kuras var saņemt šo pabalstiņu. Pabalsts ir 20 eiro par skolnieku sākot no 2. klases. Un nevar saņemt šo pabalstiņu skolnieki, kuri apgūst arodu, jo mums ir noteikums, ka bērns mācās vispārējā izglītības iestādē. Uz akcijas skolas summu var pieteikties sociālā dienestā klātienē. Starp ieejas durvīm ir iesniegumi. Tad var pieteikties pieteikumi.liepaja.lv, kā arī sūtot pa pastu iesniegumu veidlaps. Vecāki aizpilda iesniegumu, norāda konta numuriņu, uz kuru pārskaitīt. Mēs pārbaudām sistēmā visus datus, vai ir korekti, un tad tiek veidots saraksts, un vecākiem tiek pārskaitīts uz norādīto kontu, attiecīgi par tik skolniekiem, cik ģimenei ir, par katru bērnu 20 eiro. Šim nolūkam no sociālā dienesta budžeta ik gadus tiek atvēlēti 36 000 eiro, ar kuriem līdz šim vienmēr esot pieticis, jo akcijai katru gadu tiek saņemti pieteikumi par nepilniem 2000 skolēnu. Aktivitāte uz šo pabalstu ir vienmēr bijusi liela, jo cilvēki tiešām gaida, jau arī iepriekš zvana, un jau jūlija beigās zvana un interesējās, kad šis akcijas skolas summa, kad sāksies, un vai nav kaut kas mainījies, vai būs, tā kā cilvēki tiešām gaida šo akciju. Nevaru pateikt, kāpēc, bet ļoti daudz mēs saņemam elektroniskos tieši pieteikumus. Šogad ir aktivitāte pagaidām uz elektroniskiem pieteikumiem.